Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear. Domāju, nemeloši sakot, ka katrā no mums dzīvo jaunatklājēji gars. Piedzīvot, ko neredzētu, apceļot pasauli, būt tuvāk dabai, pavadīt nakti vietā, kur nav viesnīca vai kempingu, taču vienlaikus saglabājot kaut kripatiņu no ikdienā ierastā komforta. Šodien Tavs AutoTV tuvāk apskatīsim šo 7-vietīgo Dacia modeli, kurš pavisam nesenā pagātnē ticis pie jauna aprīkojuma līmeņa – Extreme. Un šīs spēkrāta īpašības novērtēt mums palīdzēs cilvēks, kurā jaunatklājēji gars ir sevišķi spēcīgs, jo viņš pats pārvarot neskaitāmus šķēršļus un nekomforta zonas daudzkārt devies visai paskarbos piedzīvojumos dabā. Jānis Kļaviņš ir nevien profesionāls ceļotājs un piedzīvojumu meklētājs, bet arī industriālā alpīnisma un enduro motobraukšanas pasniedzējs, vēl arī zemessargs un šūbuļtīklu modern nomāda ražotājs. Viņš arī jau 18 gadus veido raidījumu Uz meža takas, kā arī Zaļais stūris. Vēl pulvernīcās turās un kamēr veselība atļauj gribās kustēties un brīžiem pat bail no tiem plāniem, ko blociņā tu ieraksti ar saviem nākamajiem ceļojumiem. Un viņi nekļūst tādi grieķiskāki vai turciskāki. Vai tas būtu moto, auto vai kāju ceļojums, tas svarīgākais ir tas process. Protams, mērķim ir jābūt, bet tā procesa laikā, tā ceļa laikā, tur nāk tās atklāsmes, tur nāk tās zināšanas un svarīgākais ir vispār doties, piecelt pakaļu un doties ārpus savas komforta zonas, un tur nav vajadzīgs ne baigais džips, ne riti nekas. Vienalga, kas ir, viss ir labi. Der slēpes, kājas, ričuks, mašīna, viss der. Galvenais ir attieksme. Jūs jautāsiet, kāds sakars jogger ar pasaules apceļošanu? Bet, lai gan tam ir tikai priekšējo riteņu piedziņa, tā klīrens ir gluži vai apvidnieka cienīgs – 20 cm. Līdz ar to, vadot šo auto, jums nebūs jāuztraucas par bedrēm, no sniega netīrītām ielām vai izbraucieniem vieglos bezceļa apstākļos, dodoties atpūtā tālāk no pilsētas Bornas. Principā šis varētu būt gan labs auto aktīva dzīvesveida piekritējiem. Vietas tur ir gan pašam, gan nepieciešamajam ekipējumam. Daudziem, ko es iesaku, Latvijā plānojot savu ceļojumu, kā to darīt. Atveram vaļā LBM Geo karti, tur ir visas smukās vietiņas, kur var piebraukt pie ezera, kur drīkst to darīt, kur ir ugunskura vieta un galdiņš, ja? Un tādu vietu Latvijā ir ļoti daudz, un cik esmu bijis, visās viņās var piebraukt ar šādu veidu automašīnu. Tikt līdz dabai, tālu Latgalē, tālu Kurzemē, to var izdarīt arī ar šādu vāģi, tur nevajag džipu. Ar džipu jau tālāk mēs meklējam izaicinājumu, un tas jau ir pavisam cits stāsts. Mani pirmais, kas pārsteidza, kad es jau pienācu pie šī vāģa, viņš ir tāds patīkami dusmīgāks kļūst, tāds agresīvāks, tāds skaistāks, tā varētu teikt, džipīgāks. Un tas, ko es tur paspēju apskatīt iekšpusē, tur arī ir tā kubatūra, kas ir, manuprāt, šim vāģim kā reiz domāta, ja, tad ģimene, daudz mantas, ceļojums. Man šāda veida mašīna ir ļoti labi pazīstama, jo kad man dēls mācījās Austrijā, man vajadzēja mašīnu, ar ko regulāri viņu vadāt turp šurp un pārvadāt vairāk mantas, pārlaist kādu nakti mašīnā. Man bija ļoti līdzīgs viens no vāģiem, kurš fantastiski pildīja funkcijas, jo bija ļoti ietilpīgs, līdzīgi kā šis. Te var salikt ļoti daudz mantas. Ja, teiksim, divniekā brauc uz tādu tālāku ceļojumu, šeit var ļoti, ļoti komfortabli justies. Un ja godīgi, ja, kas mums riņķī ir? Mums riņķī ir Skandināvija, tas ir ļoti labi, skaisti ceļi. Uz otru pusi mums ir Eiropa, ja. Par trešo pusi es nerunāšu, jo tur mēs tagad nebraucam un nebrauksim kādu laiku, ja. Attiecīgi ļoti, manuprāt, piemērot mašīnu ceļošanai. Pirms doties pirmajā testa braucienā ar šo auto, es jums ieteiktu nevērt vaļā tā tehniskos datus.
jo pilnīgi iespējams, neiespēdojoties no cipariem, jūs būsiet pat nedaudz pārsteigts par šī auto veiktspēju. Protams, Jogger nav raķete. Šī auto dzinējām ir tikai 3 cilindri, darba tilpums zem 1 litra, proti 999 kubikcentimetri, un jauda šķietam pieticīga 81 kW jeb 109 zirgspēki. Bet ar to ir gana, lai Jogger jūs nenokaitinātu, ja braucienu pirmajos metros, kā arī tiem, kur vēlas pamatīgi ietaupīt uz degvielas rēķina. Pieejama arī Jogger versija, kas tiek darbināta ar LPG gāzi. Abi šie dzinēji tiek pāroti ar 6-pakāpju manuālo pārnesumu kārbu. Tā man likās, ka viņš varētu būt ļoti ekonomisks, bet viņš bija jautrs ar šosejas, teiksim. 1., 2., 6. Viss bija ātri, ļoti jautrs. Tagad es domāju, laikam tās tehnoloģijas ļauj to mazajā litrāžā dabūt ārā to maksimumu, ja? Bet es pieļauju, ka tas patēriņš attiecīgi arī ir ģimenes budžetā pieliek klāt vairāk naudas ceļojumam, mazāk degvielai. Bet atgriežamies pie Dacia Extreme ekipējuma. Atverot šīs milzīgās bagāžas durvis, aiz kurām slēpjas 607 litrus liela kravas telpa, jūs pamanīsiet šo kasti, kuru pavisam vienkārši iespējams pārvērst divguļamā gultā. Tas, ko es esmu pētījis par šīm te gultiņām, faktiski tā ir vesela kustība, kā cilvēki paši veido šīs te gultas. Instagramā ir veseli tīkli. Tur tādu mašīnu mīļotājiem, šādu mašīnu mīļotājiem, kā tu pats var mājās uztaisīt. Un tā visa ideja, vismaz kā es saprotu, viņa ir tā, ka mums paliek vieta mantām apakšā, un mēs varam gulēt uz paaugstinājumu. Zemgultas ir paslēpta mantu glabātuve. Tā ir iespējams piekļūt jebkurā laikā, un kā redzat, šīs nodalījums ir viegli atverams. Tādējādi varat tikt pie vajadzīgajām lietām. Savukārt šīs te durtiņas atvērtajā stāvoklī varēsiet lietot kā darba vietu vai varbūt fēnu galdiņu, pie kur ieturēt brokastis. Tomēr, ja vēlaties vēl vairāk noslēpties no svešām acīm vai sliktiem laikapstākļiem, vienlaicīgi palielinot šī ceļojošā nama kvadratūru, šī auto aizmugurē ir iespējams uzbūvēt arī speciālu Jogger izstrādātu telti, ar kuras palīdzību iespējams pagarināt šo guļamistabu. Šī ir klasiskas uzbūves telts, kurai viens no galiem stiprinās tieši pie auto. Bagāžnieka durvis iespējams atstāt vaļā, tādējādi izveidojot tādu kā nojumi vai veitveri un papildu guļamistabu omulīgākai nakšņošanai arī plašākā kompānijā. Viens balsts. Mēs kā divi vīrieši neskatāmies instrukcijā nekad, mēs jau zinām uzreiz. Un tas aizņem cik mums? 3 minūtes saprast so loģisku, kā tas ir. Otrajā reizē tas būtu 1 minūte pareizi, tas būtu ļoti ātri. Jā, tad šis kastes risinājums, man liekas, ka ir ļoti universāls. Pirmkārt ar to, ka šo kastu var izņemt ārā, atstāt garažā, un tad mums ir pilnīgi normāla praktiski ikdienas mašīna. Objektīvi šeit var sagulēt 2, vai ne? Jā. Ko mēs darām? Mēs uzliekam jumta telti uz jumta, un mums ir reāls karavāns visai ģimenei. Bams vecāki guļ uz jumta telts, piemēram. Jā. Sīkie šeit iekšā, viņi laimīgi, tāpēc gulēt mašīnā visiem patīk. Jā. Plus reku te ir no rīta jau virtuvīte, čak, nekas jau daudz nav jādara. Tad izvelc ārā savu prīmusiņu, teltiņu, vēl kaut ko, visu saliec. Un sievai jau servē, kamēr viņi tur no jumta telts vai no šejienes. Un tu esi mazliet viņa zem jumta, Es teiktu, pie tam var nostāvēt pilnā augumā. 1,82 m. Es biju jaunībā. Šādu 7-vietīgu auto mūsu Motors Rīga iespējams iegādāties par 21 900 eiro. Bāzes versijā ar 5 sēdvietām tas ir vēl lētāks – 16 490 eiro. Kopējā Sleep Pack un telts pakotnes cena ir nedaudz virs 2000. To ir iespējams iegādāties arī atsevišķi no auto. Gadījumā, ja jūsu īpašumā jau ir agrāk iegādāts Jogger un pārvērst savu auto par ceļojošu namu uz riteņiem. Braucot ar šo bāģi, ripo superīgi. Kaut vai manuālā kārva, bet sen nav brauks, bet slēdzās forši ērti. Man roka te guļ uz tā rokas atbalsta un viss ir parocīgi. Pārējās lietas, tas, ko es te redzu, ļoti uzskatāmi. Normāli ventilators, temperatūra, režīmi, uz kuriem man pūtīs gaisu, tas viss man tepat ir. Nebija jāmācās, nebija jāprasa tev padomus, kā ieslēgt. Ar Bluetooth saslēdzāmies viegli. Šodien svarīga lieta, jo visi klausās mūziku, skatās navigāciju.
Atceries, agrāk bija bulkvāģi, visi sauc bulkvāģiem, ja? Viņi bija ļoti praktiski elektriķiem, celtniekiem, bet viņi bija neglīti ģimenē. Tad šodien šī kategorija ir kļuvusi ļoti pieņemama, ļoti simpātiska ģimenes cilvēkiem, saglabājot šo te ietilpību iekšpusē, ja? Un, manuprāt, cilvēks šeit novērtē, ka tu vari sēdēt to jumts, tā kā nekrīt uz galvas, nespiež, ja? Un ka tev, nav limitēta mantas daudzums. Es teiktu, daudz to novērtē. Vismaz manā apkārtnē ģimenes, kuras ceļo, tas viņiem ir svarīgs parametrs. Mūsu auto piedzīvojums šoreiz ir galā, bet jūsējais varbūt tikai sāksies. Un, kas zina, tieši Dacia Jogger Extreme var līdzēt apvienot dabas izzinātā instinktus un citkārt tik spēcīgo komforta gravitāciju, lai nokļūtu no savas ikdienas pavisam citā pasaulē. Uz tikšanos Tavs Auto TV jau drīzumā. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear.